visādi bijis cilvēkiem. Nu, es esmu tik ilgi dzīvojis, ka visu esmu piedzīvojis. Es to esmu savus ādas izjūtusi, kā tas ir. Man ar nostāstiem vien es neesmu barota. Ja? Es tiešām zinu, kā tas bija. Es esmu izjūtus uz savu ķermeni, uz savu personību. Es zinu, ko tas nozīmē. Un tāpēc es saku, vai nu kā es teicu stundās tagad, atceraties to labāko no šodienas, pierakstiet, kas viss šodien bija, kas bija jauks un labs, par ko var priecāties. Tā. Un ja to tā dara, tad nemaz tik traki nav tā dzīve, vai nu vai kā? Te ir tikai ūdens uzpār. Vai ne? To arī saprotu. Jā. Nē, tas ir tā dzīves filozofija, ko tad lēnām ar laiku ir jāizstrādā, ja ir visādām likstēm gājis cauri cilvēks, un ne tikai likstēm, likstikuma, bet blakus ap karam jau bija personīgs liksts vienmēr, vai ne? Bet tādai lietai, kā karam iziet cauri, tas ir tas pineklis. Tur ir bats, tur ir bailes, tur ir bailes no nāves, tur ir bailes no sakropļotam. Man no nāves tik bailes nebija kā kļūt sakropļotam, tas būtu bijis visbriesmīgāk. Nāvi, tu vairs neesi cauri, vai ne? Gan jau nāks atpakaļ. Bet, ja tu esi tik ļoti, tas ir savādāk jau. Un sevišķi, ja tu gribi dejot, vai dievīt, tas jau ir sevišķi, vai ne? Nu, tā kā viss tas ir pārdzīvots un izdzīvots, un tāpēc kaut ko jau no tā mācās. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi atcerēties to pozitīvo, jo vēl joprojām daudz, kas ir pozitīvs. Pozitīvs jau ir tas, ka mēs esam vispār dzīvi. Tas ir tas pozitīvs. Ja? Ka mēs dzīvojam, mēs varam redzēt, mūsu acis strādā, mūsu rokas strādā, mūsu kājas strādā, sāpes strādā. Sāpes atkal ir tādas, kas atkal pasaka, tu esi dzīvs. Ja nesāpē, tu vairs neesi dzīvs. Un sāpe ir parāda, ka tev ir ķermenis, kas tev vēl ir tas ķermenis, tāpēc viņš sāp. Ja tu nejūti vairs sāpes, tu vairs neesi dzīvs. Man kolēģis viens ir psihoterapeits.